Es tev kaut ko parādīšu, bet tev nepatiks. Nē. Un tad nāc. Man bail. Dublis numur 2. Tagad ir bonito. Viss salbāts. Jā, viss tev bēda ir izgājis. Ak, Dievs! Vēl tikai šitas jāpumpierē. Tu tik pumpē. Tā, mēs aizlīmējām ar košleni. Cerams, ka turēsies. Industriālā koža. Huba buba. Mums pievienojās 2 jauni kaimiņi, bet mēs viņus tā arī neesam vēl redzējuši. Te ir tikai viņu mašīnas. Kārlīts tagad pumpēs agresīvas manā vietā. Un šitais te vispār bez problēmām. Mēs jau kaut kādas 2 stundas tā esam. Mums mazgājās 2 porcijas ar drēbēm, 3. vēl žāvējās. Mēģinājām uzpildīt gāzi, bet mums... Viņiem nav tāda balona, lai mēs varētu samainīt vienkārši, jo mums ir lielais zaļais Latvijas propāna baloniņš. Un mēs nevaram uzpildīt, jo mums nav adapteru. Un tad tagad ir siesta, un mēs gaidām, kad beigsies siesta viņiem, lai mēs varētu aiziet un paskatīties, vai veikalā ir tas adapters, lai mēs varam atkal benzīna tankā uzpildīt to balonu. Ja nē, tad mums ir jāpērk vietējais balons, mums ir jāpērk reduktors, un tad mēs varam pievienot savai plītī klāt. jā, mums vienlaicīgi beidzās gāze, Degviela, riepa, toaletes papīrs, suņbarība. suņbarība, ūdens, Nu, jā. var teikt. Viss vienlaicīgi Patukšās, izbeidzās, jā. Un tīrās drēbes arī beidzās. Jā, tas var tiek mazgāts, un pēc tam tā, ka visas tiek mazgāts. Mēs esam tā izbesījušies, vai ne, Blobiņ? Ir tagad 5:30, un mēs no 10 rītā jau ņemamies. Mēs izbraucām no tās vietiņas, kur mēs bijām iepriekš. Tad, kā jau mēs teicām, mums izbeidzās pilnīgi viss, kas varēja izbeigties. Un mēs tad nomainījām ūdeņus, izlējām vecos ūdeņus, nopirkām ēdienu, izmazgājām drēbes, izžāvējām drēbes, nopirkām blue barību. Un tagad mums vēl ir palikusi gāzes problēma. Kārlis iegāja kaut kādā veikalā paskatīties reduktoru vai adapteri. Es nezinu, viņš laiku piemin tos 2 vārdus, un es nezinu, ko viņi, protams, nozīmē. Un tāpēc vienu no tiem viņš aizgāja tur, cerams, nopirkt beidzot, jo mēs jau bijām laikam 2 veikalos. Un ne pat vairāk.
Un tad mums varbūt, cerams, atrisināsies gāzes problēma. Jo mums vēl nav tā. Un tad mums vēl ir jātiek līdz Malagai. Vienmēr sakot, būs kaut kādas, nezinu, 10 stundas šodien pagājušas. Vienkārši šitā tā. Tajā veikalā arī nebija, vai ne? Tagad mēs esam kaut kādā centrā, kur nedrīkst apstāties. Karls aizskrēja uz vēl vienu veikalu. Tātad, adapteri nav nekur. Viņi atsūtīja man uz 30 reizes mazāku veikaliņu, kurš vienkārši skatos, gan nekas nav no gāzes lietām. Un tātad adapters nav, lai uzpildītu mūsu balonu. Mūsu balonu mēs metīsim misenē. Pirksim viņu vietējo balonu, kas balons maksā 20 eiro, 25 eiro, gāzi maksā 20 eiro, plus šitas te 12 eiro. Attiecīgi izmantosim visu viņu kombo. Kad mēs atbraucām uz benzīna tanku un varbūt pirksim kādu no tiem baloniem. Es nezinu. Jāgaida Karls. Wow! Alus keks. Bet, zin, man liekas, viņi galam nesaprot. Man liekas, es nopirku tikai gāzi. Attiecīgi. Kas tev vēl būtu jāpērk? Balons. Nevis tas tā kā... Kas ir, viņš tur darās? Tā kā tu samaini balonus un tu nemaksā tā kā depozītu. Tā kā vendenu. Tā kā vendenu, tieši tā. Jā. Bet šajā gadījumā... Tu samaksāji, tu nesamaksāji par balonu. Jā, es samaksāju. Cik tu samaksāji? 20. Izskatās izmēros līdzīgs. Un šito tad atstāja blakus? Yep. Karš pēkšņi kāds zaļš. Pēc tam mēģināsim sastāvēt. Jā. Bet tur tādu dzertu iekšā. Nu tā kā no produktiem tur nekā nav, tur ir tā kā tukšas baltas sienas un šeit tik dziļi plaukti ar kodām šokolādītēm gar sienām salikt. Un tad ir kaut kādi, es nezinu, 7-50 gadnieki, kas sēž un tā čiepa visiem, tā kā lai kaut kādas šņabīši. Mazais šoferēs tālāk. Mēs esam Malagā. Re, kur ir mūsu Latvijas gāzītes adapters, nezinu, kurās valstīs. Kāds adapters? Jā, adapters, nē, reduktors, what the fuck. Galīgi izcepušās smadzenes šodien. Tātad šitas skrūvēs pie balona. Šeit ir aiziet uz plītu vai uz patērētāju, whatever. Re, kur ir Spānijas padarīšana. Attiecīgi šitas, oh fuck, izskatās lielāka truba. Varbūt varēs uzmaukt virsū, varbūt nevarēs. Bet nu viņiem ir šitāds te standarts, mums ir šitāds standarts, tā kā ir bišķīt atšķirība. Labrīt no Malagas. Mēs pamodāmies, paēdam brokastiņas un ejam pastaigāties. Un re, kur Malagā. Tas negadās bieži, bet mēs ar Karlosu divatā ejam uz randiņu. Wow! Atstājām maziņu vienu pašu. Dodamies uz krogu. Tātad mēs šeit esam gandrīz lieldienās.
Un te ir lieldienās ļoti lieli svētki viņiem. Visas ielas ir bloķētas. Un būs lielais pusiņš. Jā. Būs tāda burziņa, ka 5 minūšu gājiens var ievērsties ielikt līdz 45 minūtēm. Jā. Rekā. Mēs esam tādā vietiņā, ko mēs noskatījām Riļčikos. Šeit esot jāatnāk iedzert vīnu. Šī ir senākais krogs. Kaut kas tāds, jā. Kaut kas tāds. Vīna darīja Malagā. Jā. Te vienkārši lej no mucām, tādās mazās glāzītēs. Tev ielej un tu aizej, un tev neliek maksāt. Mēs jau gatavojamies Portugālei un ēdam pastel de natas. Bet mēs vēl esam Espaņā, Malagā. Un te gatavojas, jā, tām lieldienām, kā jau mēs teicām. Visur tie krēsli. Mēs dzērām tur aiz stūra 2 aliņas. Es uzreiz teicu, tā kā es gribu uzreiz samaksāt, tā kā mēs izdzersim, mēs projām. Viņa saka, nē, tā kā neuztraucies, pēc tam samaksāsi. Lai gan viņa teica, ka tikai var skaidrā naudā. Un, tad labi var ar karti un pēc tam samaksās. Tad labi, apsvērties, izdzeram aliņas un tad mums liek uz šeien iet. Uz pilnīgi citu bāru. Rekur tas onkulis, kur rakstīts Jesus. Viņš mums lika nākt uz pilnīgi citu bāru, uz šeieni. Un tur Karlis samaksā. Tik draudzīgi biznesiņi, neviens tā kā otru atbalsta. Jā. Lai ejam atpakaļ busiņu. Ziniek, kā ir dzīvot Malagā? Baigi busy liekas. Bet, Bet nav tik busy kā Valencijā. Pa nakti ir mierīgāk Valencijā. Nu, beidz, tur šaudījās. Ja, tur Te paukšķināja. pagaidām nešaudās, bet mēs tādā spotiņā esam. Es montēju jums sēriju nākamo. Lūdzu, nav par ko. Šitais tā. Un tur ir tāds parkings, kur jaunieši brauc tusēt. Es nevaru tagad parādīt. Bet jā, viņi te tusējās vakaros un naktīs. Vai ne, Dudu? 3 naktī. Peak hours, 3 naktī. Klasika. Tagad viņi dzied. Nu, spāņu dziesmiņas, mums dzīvā mūzika. Mēs sagaidām saulīti. Vai ne, Blū? Reku saulīte nāk. Tur Malaga. Olā! Šodien ir liela diena. Šodien ciemos atlidos mans tētis. Un tagad es jau taisos lēnām viņam pretī uz lidostu. Bet pirms tam aiziešu uz dzīvoklīti, kur viņš padzīvos 2 dieniņas. No 3. Laikam sanāk 3 dienas, 2 naktis. Un nolikšu jau netīrās drēbes, jo viņam ir veļas mašīna. Un tad jau iešu uz vilcienu un braukšu viņam pakaļ uz lidostu. Un tad mēs varēsim sākt mūsu piedzīvojumu. Tā kā tiekamies vēlāk. Es nezinu, vai viņš gribēs filmēties. Gan jau, ka nē, bet varbūt bišķiņ es viņu pierunāšu. Nu tā, ātrais rumturs. Es tikko iekļuvu iekšā. Ienāku iekšā pa šīm durvīm. Un tad te uzreiz pa labi ir guļamistabiņa. Un te uzreiz ir arī loks. Un re, kur ir tā slēdzenīte, kur es dabūju atslēgu. Nu, skats nav, protams, nekāds lieliskais. Bet ir liela gulta. Te ir viesistaba.
Un te ir vannas istaba. Tēt, gatavs? Tētis sēž telefonā. Reku mēs atbraucām ar tēti uz Gibraltāru. Kāpsim augšā. Reku mēs esam jau uz robežas tūlīt. Reku Spānija un tur otrā pusē ir Gibraltārs. Un te cilvēki iet pāri, te ir pasu kontrole. Un tur mašīnas mēģina iebraukt, un viņiem arī ir robežu kontrole. Forši? Un tagad mēs ejam pāri lidlaukam. Nu, mēs tagad esam pilsētas centrā, galvenajā ieliņā. Un mums vajag tikt pāri kalnam otrā pusē, lai uzsāktu mūsu ceļu augšā. Bet, lai uz turien tiktu, ir jāiet 5 kilometri, vai arī jābrauc ar taksi. Un tagad mēs meklējam taksi. Ne? Population in Gibraltar is 35,000 people. Everybody knows everybody in Gibraltar. The main language in Gibraltar is English. Second language is Spanish. All our education in school is in English. But as we have Spain so close, we have lots of families and friends who are Spanish or live in Spain. So we are bilingual. We mix both languages and we call that Spanglish. Atlantijas okeāns, tur ir Vidusjūra, tur ir Maroka. Tai mēs varējām iet no... Jā. Re, kur ir Āfrika, re, kur ir Atlantijas okeāns, re, kur ir Vidusjūra, re, kur tētis. Tagad mēs dodamies uz Alu, uz Svētā Maikla vai Mihaela Alu. Briesmīgs. Wow. Toma. Good boy. Good boy. Toma. Good boy. Venga, off you go. Vámonos. Venga. He's coming with us. As long as you don't touch,
it's not a problem. The problem Yeah. is when you touch them, okay? Yeah. When you touch them, they get scared and they bite. It's simple, Oh, okay? okay. It's just like a free ride. Yeah. No, I've got the card machine. He will have to pay as well now. Where's your ticket, sir? Pludmale. Od pol pása môžeme. Áno, poď odtiaľ prejsť. Ko tu teiksi? Smags darbs tiem veikļiem. Nu, nav viegli vēl ņemties ar tiem visiem turistiem Jā, un te izbraukāt. ir baigās slodze. Jā. Mēs tagad uzkāpām. Gids teica, 1 minūte jāiet būs. Mēs gājām vismaz 5, vai ne? Reku, tas skrejceļš. O, re, ka tur mēs gājām, redzi? Reku, tas. Jā, mēs tur reku mūsu mašīna tur. Mūsu busiņš, redzi mūsu busiņu? Mums ir tajā Bet stāvvieta ir pilna. laukumiņā. Nu, tajā pilnā. Jā, jā, jā. Viņš ir kāds kilometrus izrakt. Vai nē? Parkinga zona. Vieta, kur savākās. Jā. Nē, tur bija aiztaisīts. Mēs ejam atpakaļ tagad. Tā. Esam atpakaļ Spānijā. Mēs ejam uz saulrietu tagad. Tagad tētis arī izbauda šitās džungļu takas, pa kurām es katru dienu staigāju. O, man ļoti nepatīk anīses īstenībā. O, reāli kā klepus sirups. Bet garšīgais pašai. Uga, pasveicina kolēģis. Varbūt, ja jūs mulsina tas iepriekšējais kadrs, tad es aizgāju pārsteigt draugus Krogā, Malagā. Viņi nezināja, ka es būšu, bet es redzu viņu lokāciju. Un jā, es aizgāju un teicu, surprise! Un tad mēs tur pasēdējām, es teicu, es būšu tikai uz 5 minūtēm. Beigās es biju uz kādu stundu. Un tad tie dzērieni, ko mēs dzērām, bija tie, ko mums atnesa pārmenis, bet oficiants. Un teica, šie ir uz Kroga rēķina. Un tagad es esmu aizelsusies, jo es eju augšā kalnā uz mājām. Un šitā es eju atpakaļ uz mājām. Jo, ja tu gribi dzīvot ārpus Burzmas,
tad tev ir jādzīvo kalnā. Bet, ja tu gribi dzīvot kalnā, tad tev ir jākāpj augšā. Kur tie nabadzīgi gaida savu kārtu. Un tad viņi ies cīņā uz šito arēnu. Mēs to neskatīsimies. Nu, re. Tētis gatavs skatīties privāto šovu. Tētis skatās. Tu jau lido? Jā. Vai. Nu, Matador. Kur tava cepure? Es aizmetu skatītāju. Kauliņš izņemts vai arī, lai redzētu, ka tur ir? Ir kauliņš? Es to arī ķiploku. Paņem no fonam, turi tikai, lai nav redz. Atā! Atā! Blue, otrā pusē. Tur. Jā, redz tur. Jā. Ai, kas te pa draugi? Ai, kas te pa draugi? Ai, kas te pa draugi? Jā. Ai, draugi. Ai. Kaut kāds spāņu keks, bet galvenais nokamē šo. Jo mēs ēdīsim to, ko iesaka svētie. Svētais Mārtiņš labi. Svētais pakrū. Vēl kaut kādi našķi. Un tad mums ir sieriņš. Yes. Un mango. Es gāju pa tirgu un es skatos, mamma kaut ko rītīgi pērk. Es viņai prasu, ko tur pēc? Mango! Saka, very sweet! Sweet mango. Super. Viņš bija svētais? Jā, viss ir svēts šeit. Te ir astoņkāji un tuncis. Perfekto. Te ir olīvas. Asunīts iet garām. Un pats labākais. Tā vairāk nemāju, kas būs vēl. Uga, pasveicini kolēģis. Čau. Ļoti laipni uzņemti. Ļoti labi. Bet tā ir dzīve. Vai ne, Uga? Man ļoti bail. Par ko? Par Ini. Kā viņi? Citiem vairāk bailīgi. Fotosesija.
Mēs atradām olu koku. Spānijā aug olas kokos. Jā, izrādās lieldienas zeķis neeksistē. Jā, Lieldienas zeķis neperē olas. Jā. Spānijā aug kokos. jā. Krūmos. Saki priecīgas lieldienas visiem. Cik lieldienas jau. Tas bija Grankanārijā, ka mēs arī pasūtījām kaut kādus viņu lokālos salātus, un viņi bija brīsmīgi. Jā. Un tagad man šeit būs tas pats. Tie ir Malagas salāti. Mēs tur redzam apelsīnu. Olā! Es tieši pārtraucu filmēt. Mums tieši tur atnesa vēl garnulītes un sadiņu. Tas bija ātri. Nu jā, bet tu redz, ka tur jau nav tā garnās vēl ātri gatavojas un sadiņas. Bet labi, pagaršosim tos salātus. Nesmažo ne pēc kā. Kartupels. Ņem kartupeļus, es jūtu puravu, bet kartupeļus kopā ar apelsīnu. Šī bija ļoti gara sērija par to, kā mēs nokļuvām Malagā un ko mēs te darījām. Ja tika līdz pašam galam, paldies tev, ka noskatījies. Karlis, pasaka paldies. Paldies! Un tiekamies nākamajā sērijā. Adios!